Latvijā? Nē, guļs. Tas ies YouTube. Šreiz YouTube? Šīs ies YouTube. Tātad esam atbraukuši uz Minerāliju ar Sport dīzeli. Reku zaļais dīzels mums arī stāv. Nu, pēc pirmajiem kadriem jau varēja redzēt, ka mums Minerālijā gāja diezgan interesanti. Šis būs tāds bišķīt garāks video, jo diezgan daudz notikumu notika līdz brīdim, kamēr mēs tikām līdz tam Minerālijām, bet par tiem visiem mēs pastāstīsim. Tā kā apbruņojamies ar pacietību, mazliet garāks video, piespiežam jau laicīgi laiku un follow šim kanālam un skatāmies, kas tad beigās notika ar to mašīnu un kā mēs beigās nobraucām. Nu čau visiem, nu ko ir pienācis Minerālija priekšvakars, kā jau iepriekšējos video varēja redzēt un arī sociālajos tīklos, ka izdomāja ar savu E45,5 Sport dīzeli nobraukt Minerāliju. Un uz skarošu roku ir visi baigi liek bildes no garāžu, kā viņi tur gatavojās pēdējie vēl uz ruļļiem, regulē mašīnu, visu kaut ko tur dara. Nu es pa lielam viņu tikko nomazgāju, es nopirku smaržiņu. Un būtībā es varētu teikt, ka mēs esam gatavi startam. Jo varētu jau tur, zin kā, baigi tur gatavoties un visu kaut ko tur darīt, bet kā jau es iepriekš visiem esam teicis, kad nu, pa lielam jau tas ir tāds daudz sporta veids, kur tu ar māmas Šaranu var aizbraukt. Un ja tu brauc ar māmas Šaranu, tev tur nebūs VRC servis parks riņķī. Nu, ko tu paņems logu, ūdeni, varbūt tu riteņa atslēgu. Nu, ja man bija baigi daudz kaut kas, ko es tikai gribēju ņemt līdzā, bet es domāju, nu, kur es to visu bāzīšu? Es braucu savā gaitā, man nebūs nekāds busiņš, nekas, nu, es aizmugurē uz beņķi ieliekšu rezervas riteni, jo man pagājušajā ir subwoofers un man nav vietas rezervas ritenim. Un es teiktu, ka arī pa lielam viss. Tur tek kaut kas apakšā, kas tur ir? Jā, tā. Un kas tur tek tosols? Jā. Bet BMW jau tā pati labākā mašīna pasaulē, vai ne? Jā. Nu jā, mums bišķīt ir problēma. Mums ir, ka tur apakšā kaut kas bišķīt tā kā tek. Un tas nav labi. Galvenais, ka man pie mājas esot bijuši neliela peļķīta, bet sieva domāja, ka tas varbūt ir kaut kas cits un viņa neiedomājās. Nu, var arī saprast, viņai nav jāpārzina auto uzbūvu. Viņa domāja, varbūt kaut kas cits ir pilējis un tā kā nav patīkami. Es nezinu, ko mēs Minerālijā darīsim, sūri būs. Dāvid, neej tur. Un es nevaru saprast, vai to rītdien viņi izvilks vai neizvilks, bet nu jā, atpakaļ ceļa nav. Mēs dalību esam samaksājuši, mēs visus esam izdarījuši. Un kā tas būs, ka mēs tagad nebrauksim, tā kā mums ir jābrauc, lai tur vai kas. Bet, nu, iepriecinošas nav. Karoči, te visi ir nopuldojas par šitām dienām. Bet man liekas, ka šis būs pie vainas. Jo es nenāju var redzēt, viņš tā kā kustās. Es nezinu. Cēmīt tur ir, jo reka te var redzēt visu apakšu, viņam ir tā kā nopuldojas. Es ticamāk pa turien nāk viss ārā. Tikai jautājums, kas tur ir noticis, kāpēc tur nāk ārā? Zini, kā ir ar maniem, bet tas ir kaut kāds nerakstītais Minerālija likums. Iepriekšējā vakarā kaut kas notiek ar dzēsēšanu. Es atceros, ka man bija 36. kompakts, tam iepriekšējā vakarā trūps aizgāja pa gaisu, mēs amputējām šito ten pečkas radiatoru. Un nevarēja atgaisot un tur vārījās un viss bija slikti. Tad vienreiz aizbraucot uz Minerāliju pierakstos, man liekas, Gulbenē, toreiz ar kaut kādu pečku strūbu aizgāja pa gaisu vai kas tur bija. Un tagad arī visu laiku tu brauc ar to, nu, daily kompaktiņu. Pa lielam liekas, ka viss ir normāli, viss turās kopā un šodien es pamanu, ka tek vienkārši vāks. Nu labi, te parās ķikuros viens džeks ir, vai kratās tā kamera laikam, viens džeks ir saplējis, nu, nevar teikt saplējis, nu, nošķils laikam savu autiņu. Un viņam nav ne šrots, nekas, vienkārši viņš savu mašīnu ir sasits un tad no viņas tagad dabūšu to trūbu un es ceru, ka viņi būs labi, jo tādas trūbas parasti neliek lietots. Nu, trūbu vēl var ielikt lietot, bet tur, kur nāk tas riņķīts, nu, to lietot neliek, nu, to vajadzētu, nu, mainīt, bet piekdienas vakarā pēc šāda skaista saulriet, nu, nebūs man īsti varianti, kur dabūt to riņķītu gumijas. 600 meters, turn right. Tūlīt būs klāt. Your destination will be on the left. Nu, pa grāmatā tik labi šie. Jā, nu, BMW auto man īsti nevarēja izlīdzēt, viņi visi darbu beidz. Un tad es atbraucu pie Džeka, kas savērsumu taisa aizputē. Un viņam gan nav pacēlājs, bet viņam ir bēdra. Un pa lielam ar bēdri es domāju, ka mums vajadzētu pietikt. Un es jau kādreiz pie viņa esmu bijis, es vienmēr pirms gongām te braucu taisīt savērsumu visiem sportiniekiem. Un tad atbraukšu pie viņa, mēģināsim ātri kaut ko nomainīt. Džeks gan gribēja braukt uz
uz zāli skatīties volejbolu, bet tā kā man ir tāda krīzes situācija, tad man ir tā tanka vismaz nepamet un kaut ko mēģināsim izdarīt tulīt. Jā, nu mēs tagad laižam Tosolu ārā, es gan ne, bet Andrs. Un reku te ir, nu šī tā trupa, šī ir beigta, bet es vismaz esmu ticis pie riņķīša un es ceru, ka riņķīts ir vainīgs. Ja nē, tad pamēģināšu tikt kaut kur pie šitā tens savilcēja un varbūt šito galu nomainīt. Nu es ceru, ka tas ir tikai riņķis, tā ka tagad lejam ārā, jo te man vieku vistē šito tecēja. Un tad viņš šakrājās kaut kur motorā starp sieniņām, tur no ārpuses un tad viss pēc tam tā klējā. Šobrīd viss ir tieši tik slikti, cik slikti var būt. Tagad ir pulkstens 7:30 vakarā, piekdienas vakars. Un mēs tikko skatījāmies, ka tās gumijas riņķītes nav pie vainas ir sūknis. Un kā jums liekas, kur piekdienas vakarā var sūkni dabūt šitādam te ļarpakam 2 litru dīzelim? Nu taču nekur sūdra allā. Nu, es ir kā man paralēlis laik iet sarunas ar ēdolu Šrotu, un viņi tur mēģina kaut ko sabīdīt. Viņi varbūt kaut ko sabīdīs. Bet, nu, vienkārši šobrīd ir tā, dalības maksa ir samaksāta, mašīna ir aplīmēta. Nu, kā tas tagad būs, ka es nebraukšu to minerāliju? Nu, tāds variants nav. Es nezinu, pa nakti plēsīs nostās uzlīmes līmēs Škodai virsū ar apusenu un brauks ar Škodu jau vajadzēs. Tā nu šī brīža situācijas updates ir tāds, ka es dodos šobrīd uz Kuldīgu. Jo super labi draugi, ar kuriem es sapazinos visā šajā BMW padarīšanā, lai es tiktu uz minerāliju, man ir dabūjuši sūkni. Un tie draugi ir Šrots ēdoli. Es jau vairs neatceros, ko es jums teicu un ko es jums neesmu teicis, bet, ja es gribu nepateicu, tad tā trūpa nebija vainīga, bet sūknis ir vainīgs, gar sūkni tur tek garām. Un tagad dabūju sūkni, man ir ļoti daudz kannas ar Tosolu, ar antifrīzu sarkano līdzā un ūdeni katram gadījumam, un es lidoju uz Kuldīgu. Nu, ja nu man pa ceļam izbeidzās siltums, tad es zinu, ka var uzliet. Bet Tosols liekšā, tas nozīmē, ka viss nav pamats. Čau, Kristaps. Čau, okay. Tosols liekšā ir. Mēs, kad es skatījās, teka spīdina gaismiņu, tur toču gar to pašu, to tur spīd. Nu, tek tā kā ārā. Yes, te visi toču tāds pats, tā kā vajag. A, kas tu viņam tad esi beigts? A, ko Vilnis teica, te pa to caurumu te laišķi pārā, ja viņš ir beigts? Viņš labs tur, pa to arī spiež ārā. Jā. Draņģis tāds. Ir kaut kā blīvī. Ā, reku, te nāc līdzā blīvī. Šitā te. Tā, mēs aptīrīsim. Te nevarēja piedzīt kaut kādu turbo kompresoru pareizi klāt pie tās turbīņas. Noteikti, ka vajag. Aizbrauc vienkārši rīt no rīta aizpampušām acīm, bet tad 400 zirgi kompakti. Tas būtu labs, ne? Jo ilgāk tu skaties, jo vairāk man bail, ka tur nesējies kaut kas. Nē, skatos šito te. Kas ir? Kvalitāte. Vai labā? Ideāli. Galais, nē, iepriekšējais īpašnieks bija mainījis to termostatu. Un es domāju, būtu pareizi to tur nomainījis. Tas jau arī izskatās, ka ir ar mašīnu vienu ražošanas gadu. Jā, mūsu oriģinālais pat, ne? Šiem tur kādu kodu diez var redzēt. Ja notīri gan jau, ka kaut kur spīd. Bišķiņ savādāki, maziņāki, ietaupījuši tās malīņas. Ķīnieši, bļa. Lāk, šis ir kas pa materiāli? Brīnums, ka der. Tas jau jaunais zaļais kurs uz visai jātaup. Šis ir nav dzels. Tā dzels, bļa. Bet šitā pilnīgi cūceni, iedomājies, reāli varēja dabūt jaunam. Vislielākā cūcena vispār viņš šovakar bija dabūt. Nu, bet, protams, Tur Osīts ir. Osīts parūpējies. MT pārts. To skaļi, to drīkst skaļi teikt? Jā, protams. Not, un milzīgs paldies ir MT pārts, jo caur viņiem Šrots ēdoli dabūja mums to sūkni. Tā kā ja nebūtu MT pārts Kuldīgā, tad viss būtu tirsā. Jā, reku sūknīts mums jau ir tapšanas stadijā, viņš jau sāk likties atpakaļ. Nē, šis ir labs, te man jāzina, tu lītās ir kļava. Galais, kad Krešu tukumā ir viens dops ir arī tukuma lidlaukā. Viņš karās Jūrmals lidlauks, bet viņš tukumā. Un tur ir stiepiens. Nu, es nezinu, es domāju, ka es ar šito te misenu tur galvu varētu atvilkt. Nu, ritīgs stiepiens. Es tur manim saku, nu, savērsums nav ritīgs. Tu noregulē, zin kā baigais ātrums būs, kad neaiziet kosmosā. Pasties, kāds man aizmugurs ritens, tagad ripterim šķīps ir. Un otrs arī ir šķīps. Un tur tā starpība ir, es jau biju uzbraucis uz tā stendu, bet nevarēju vaļā neko dabūt. Nu, tur manim es teicu, ka es esmu noregulējis visu. Bet to, ka nav noregulēts, viņš tagad redzēs tikai video. Es nevaru teikt, ka mazums neizdomā nolikt nospēdējā vakarā. Viss atrasinājās, viss ļoti labi atrasinājās.
Jo Ēdols Šrots visu kuldīgi sacēla kājās, daļ tā, ka mums ir nepieciešams ūdens sūknis. Te vienkārši. Es pat nezinu, vai es izdrīkst stāstīt, kā mēs dabujām to sūkni. Bet katrā ziņā dabujām un autiņš ir gatavs. Autiņš būs pa jaunu jānomazgā, bet ticamāk rīt no rīta Rīgā. Un reku mums ir... Nu jūs man prasījāt, kāpēc no Šrots Ēdola uzlīm. Reku ir, bet es Ginteram paprasīšu, ka es viņu tomēr gribu bišķīt lielāku. Lai viņš ir, tomēr redzamāks. Tā. Reku mums ir pēdējais etaps. Reku sūknis ir nomainīts. Šitais viss salikts apakaļ. Tagad ir jāsaliek siksni. Bet tu nevari to siksni kaut kā salikt tā, lai man zirgi vairāk? Un kaut kā, lai viņai vieglāk griezties. Nebija lēntā būs. Jā, bet mēs nekādu no tiem jūsu auģikiem jaudīgiem nevar taču turbīnu paņemt. Nu kaut kā piekruķīs klāt. Tu jau ar tiem smagajiem brauc, tad nav kāda maņķika. No maņkām ir, ja laikam, labās tās turbīnas. Reinis Valtra, kas arī uzlīmēts uz mašīnas, viņam ir šitā te no Valtras turbīna. Tikai jāizbrauc uz Dundagu pakaļ, nē, Roja, kur viņš tajā galā. Valdemāra pils. Nu, es arī aizskriet pakaļ, bet tad tu sarunā visu pārējo, lai atbrauc. Tad, kad tur ir jāpras kaut kāda ritīgie turbo power, tur jau... Nu, bet pagad, cik jums ir tās jaudas abām mašīnām? Nu, MPŠkai 500 uz etanolu, 400 ir uz... Nu, bet to taisīja Gariks. Liepājā. Nu, zvan, lai tas brauc šurpulī būs Valtras turbīna. To taisīja Ventspilnieki Vārbē, kas ir tie Tīma Patro Ventspilnieki. Tev, Reku, pazud tikko. Kā tev nepatīk šitā bilde? Tu pēc tās bildes nevar uzlikt to siksni? Nu, es reāli, es nezinu, ko es darītu, ja jūs te nebūtu tādi. Nu, neko, es brauktu ar sievu škodu. Mēs jau tā muhļi. Mēs tā viss, mana vilna sarakstu visu laiku, viss tu vilnas, un tad es vēl tur čakarējos gar tām trubām, es domāju, ka tā truba. Un tad es jau tā nevaru, man jau Snapchatā maniem draugiem arī jāizsūt, ko es daru, nu man ir viss. Tu tagad arī Snapchatā viss zini par šido? Nē, man vajadzētu. Es vispār domāju, ka man jātais par šeit savus TikToks, tāpēc, ka man jau visiem čomakiem apicis, ka es sūtu 72 video. Man ir laika interesants lietas notiek. Tev vēl vajag to bildi? Ģenģerim arī liks virsot to siksni? Nevajag man to bildi. Ģenģerim tomēr būs siksni virsot. Tev vajag, lai lādē? Sākumā. Nu, tur jau nākamais man aizmugurē tas Latvian Timber uzraksts, kas tumsā spīd. Tas 3 dienas bija palicis, jau no rīta laižu mašīnu klāt nevaru pielaist. Bet es tev atslēgu atstāšu, kas gadījumā tu varēsi pa ceļam pievilkt. Vot, jā. Mierīgi. Tā, nu viss iet un nekas netek. Mēs ar to. Savs ir. Vai tu kaut ko tu? Tā, video. Paga. Bija. Nav vajag. Man Jēkabsons tā iemācīja, ka tā labi varot atgaisni. Tas jau augstam šitā te, jā? Jā, karoči, te mēs pūšam gaisu, un tikko te nāk smuks tosols ārā, te mēs griežam ciet. Ielēsim vēl nedaudz. Tas ir labākais. Nu jā, reku viņi arī šitie ten ir, viņi ir TikTokā, un viņi nenormāli mani izračīja šajā visā pasākumā. Jo aizputē neviens nevarēja šito izdarīt. Nu, fakts arī, ka viņiem nebija ūdens sūknis, ko nomainīt. Viņiem nebija tāds iespējas. 2 bija, bet man liekas, ka tur baigi kaut kas tāds, es domāju, ka uz vietas noteikti tur nebūs. Nu, Mori, to nemaz nedomā mašīnā kāpt iekšā. Viņam patīk. Tu te esi top G, ja? Viņš baigā ātri. Viņš pagriezīsies un tev būs pilns ej? tās prausla. Tev patīk tēmas, Mori? Šabijā. Okay. Nu, neapmīsti lūdzu man. To toču lūdzu nedara. Mīškoķīts. Ja tu viņi vajās jau pa 3 minūtēm, tad rekodīs. Bet minūtēm vai sekundēm? Minūtēm. Kurš tik ilgi kaķi pājā? Viņš uz visām mašīnām, viņš staigā un viņš guļ uz motoriem siltiem, viņiem patīk. Nu, Mur, ko tev tik dusmīgs acis, ko? Nu, mīškoķīts. Jā, nu ko? Milzīgais tev paldies. Mēs laižam uz minerālī tālāk. Čau, Muri! Muri! Nu? Viņš tēlo, ka viņš to nepazīst. Čau! Nenormāls, paldies! Es vienkārši... Es vēl projām neesmu prātā šito saprats, ka mēs tomēr brauksim, ka viss ir kārtībā. Nu, Muri, tu brauks līdzā jau? Muri! Kaut ko atrad. Jandai! Čaunieks visiem! Ja tu jau brauks mājā. Un sasudīšu linku. Ir minerālī Salvētra online, varēs redzēt rezultāts arī. Tas vajag viss. Būs, Mēs mēdz. te pārsūtīšu. Man galvenais mērķis ir, lai mēs nebūtu pēdējie.
ja tur brauks daudz jaudīgas mašīnas un dārgas un biezas mašīnas, un es negribētu būt pēdējais. Nu, vismaz viens jāizpogā. Labs rīts visiem, ka man stūrmans arī ir blakām. Mēs lidojam uz biķerniekiem, jo te bija tāda situācija, kad 9:05 mums ir tehniskā, un mums tikko zvanīja prasēja, jūs uz administratīvo nāksiet? Es manu, kā, nu mēs jau visi esam papīrus aizsūtījuši, nu mēs, karači, esam palikuši pēdējie. Pārējie visi jau sen jau brauc iepazīstās ar trasi, mēs tagad esam Ulmaņu un Vienības krustojumā, vai kas šis ir? Šī nav Vienība. Nu, te pie valsts meža kantora Rīgā, bet, nu, pa lielam jau tulīt būs klāt. Tā kā būs, graži būs kosmos. Līdzā mums nav vispār nekā, bet mums par Pilspalva nav. Es par Pilspalvas aizmirstu paņemt, nu Kroneni arī jau nenopirkt, tā būs jānopirkt. Ļaušu. Es biju staķi, kaut gan šitais ir tik kluss auto, ka te var bez ķiverēm braukt un nemaz te pat jābļauj nebūs. Tā kā, nu, bet mums vismaz ir sabūferis bagažniekā, tā kā mēs lidojām uz biķerniekiem. Te kaut kāds sūds 100% būs šodien. Nu, protams, ka tajā brīdī, kad es teicu, ka kaut kādi sūdi jau būs, es nebiju domājis šādas sūdas. Nē, guļas, tas ies YouTube. Šreiz YouTube? Šīs ies YouTube. Tātad esam atbraukuši uz Minerāli ar Sport dīzeli, reku zaļais dīzels mums arī stāv. Un, sāksim čakarēt uzlīmes, jo tas man vienmēr padodās. Bet kaut kā tikai. Tur kā tev patīk mans Sport dīzels? Īstenībā smuks. Porsche Inters apvienojums. Man viņš patīk. Skaistākais no visiem BMW modeļiem. Nezinu, man kaut kā pat arī bez ironijas patīk. Priekš bišķi tādi ir kādi, neaizgar arī tādi. Bet, ja... malā bija jālīmē, ev. Kāpēc? Kā jūs uzlīmē? Maliņā? Būs, šitas jālīmē. Sajies. Likāt tagad cits gads, cita arī, kad jālīmē pa vidu, viņi ielīmē maliņā. Mēs būsim smukā. Pas smuko. Reāli augsts. Šodien, jā, bet pa dienu ir kā būšot siltāks. Pagai ir. Uz tā pusi var bišķi? Var bišķi, vairāk nevar. Ir. Bet zini kā pagai? Vidot tāds prātīgi, es viņu tā atstāt. Ir pārku malu. Jāga. Tavējā iepazinās trasi? Man liekas, ka vēl nē. Jūs vēl nav bijuši pierakst? Tikko ieradāmies. Nu, jā? Ekipāžu. Un mēs jau pa beigām. 88. Zini kā, viss jau standarts. Tu domā, ka viss paspēs laicīgi, bet tāpatās viss sanāk pēdējā minūtē. Es jau saku, kodus pa uzlīmē. Šitām auto uzlīmē vajag tādu papīru, kam iekšā nāk tā kā tādu poriņu. Ja tad viņi pielīmē, un tad gaisa vieglāk izspied. Tā man printers teica. Nē, liksim arī tā patās. Viennieku vēl ir. Mums vajag urbis. Jūs vajag urbis? Jā, mums bugatieru bišķiņu vajadzētu nostiprināt. Ok. Uļman Volķīs tā. Līdz man filmē. Nu, tu būsi, ko es video? Hey! Tu vari pateikt čau YouTube'am. Hi, mom! Varbūt tiks izņemts ārā. Tas izstāsts jau vajadzēja vispār filmēt kā uzlīdzi. Tā noplauka ar to ūdens sūku. Vienkārši vēl vienreiz paldies Šrots ēdolu kosmos. Nervais, viņi pa nakti atrad ir tāds MT pārts Kuldīgā. Rezervas daļa veikala. Vienkārši vakarā sabīdīt tie pēc darba atslēdz veikalu, dabu ūdens sūku un visu vēl termostātu iedēl līdzā, ja nu to arī tomēr vajag. Oh, wow! Bet to vējās mums nenomaināt, un pārējais viss vienkārši kosmos. Jā, Šrots ēdols arī pie viņiem bija, tad, kad es Jēkabsonu satikos. Jo es bieži vien pie šitiem te uz Liepāju braucu. Un žiguliņiem jau ik pa laikam vajag kaut ko, ne? Nu, viņiem filmē kontentu un kaut ko palīdz pūlējas stiklus, piemēram. Jā, vispār, ja vajag noplēt mašīnu, tad pie manis var braukt. Piecīts par reklāmu. Labi, tu arī var izgriezt. Man nav piecīts par vienu. Plus klemmēji man virsū ir. Es karēšu braukšu uz sabūferi. Man pats paska nav līdzā. Mums Pilspalva, mums vispār nekā nav. Mēs esam tā kā vienkārši atbraukuši uz Spits iepirkties, tu pie reizes atbrauc uz Minerāliju no sēriju. Es gan jūs aizmirst ir šidāds ten. Sijā Eglija Niki jāuzlīmē. Šomam ir mazais uzņēmums ar 2 evakuatoriem. Viens ir lielais, kuram ir
lielā rampa un arī šitais te, ķeksa, ko iekrautās mašīnas. Un ir arī parastais. Un tad bez viņa, uz tās manas mašīnas nekādīgi. Pasties. Tas atjās brauc ar savu. Audā. Mūtiņšīgi īstenībā. Izbraukta tāda, ne? 5 cilindri, 4. Šim jau diezgan, zirga ziņā šim jau diezgan, gandrīz tikpat. Man liekas, man nav līdzi, man mašīnā palika. Veicīt, 181 zirgs un 395 ņūtoni. Uz to svaru tas ir... Tas ir labāk, jaudzes svar attiecīgi labāk nekā kaut kādam Bugatti. Sport dīzels. Zin kā, Armands, Keiša vārds bija Armands? Armands, man citreiz ir Panda gribās saukt. Armands jau parādīja, ka ar dīzeli var nobraukt. Viņam bija trīnieks čipots. Jā. Un viņš gāja pa top 3. Viņš pat sezonā vai kaut kādu pirmo, otro nedabūja vienreiz. Tas izdomāju, ja viņš var ar trīnieku, es ar divnieku arī var. Kārli, tu tik smalki uztaisīji Robim to logo, kad... Nē, tas ir labi, ka tu tādu māku uztaisīt, bet man ar maniem tizlajiem pirkstiem ir grūti aplīmēt viņu. Skrebēls atsūtīja, ka mums ar dīzela klasi esot jārāda. Stabilu krādīs. Tikai reāli, ja man būtu jābūt kā stūrmanim, es vispār nekā nesajāku, tas brīnos, ka Arčs visam tur velk līdzā. Ja man būtu kaut kāds tāds nepieredzējis stūrmans, es noteikti aizbrauku pilnīgi uz kaut kādu citu vietu, tur, kur mums nevajag. Bet, labi, tas viss sūdz, bet mēs izgājām tehnisko. Mašīnai viss kārtībā, sabūferis paliek iekšā, tā kā mums te ir ballīti iekšā. Un tagad mēs mēģinām paspēt uz trīniekiem aizbraukt, iepazīties ar trāsi. Labais 4,50, labais 6. Forši, ka šī daļa ir tāda, ka bijuši ļoti atceros. Nobudžetā mēs te to... Un te normāli no āriņas uz kerdi jānoslīpē uz āriņu. Te būs inčīgi. Šī tāda konfigurācijas, kad te trīniekos nav braucis. Kur tu aizbrauc? Caur drošu braukšanas poligonu. Labais 4. Tur bija aizbrauc ārā. Te varam riebels. Mēs te vispār ar Škodu, mēs te tām riebgarāžu testējām, tas riebs tie Škodu vēl bija apkalējumams. Kur tu iebrauc tagad? Šī te var, ka tur stopiņš. Tā, mēs esam teikuši līdz Biķerniekiem. Te bija gandrīz 5 km, kaut 4 komats, ne? Es nezinu. Kaut kas tāds te bija. Krut, da? Forškais labs laiks, viņš silts. Riepa vismaz turēsies. Ir, man liekas, starti tur aizies. Te paki labi. Tagad es paņemšu teķi. Starts labais viens, reku te. Šita iekšā. Pagaid. Pabrauc, apstamies. Pagaid, apstīšos, kas te ir. Labais 2 neejam uz tramplīnu. Nav neateicis. 30 kreisais 2. Fleksa pilna, ne? Sūca visu. 30 tramplīnas met, protams. Labais 4. Vēl būs otrs jumps arī jau. Labais 4. Uz kreisais 2. Tur. Nē, nav tramplīna. Uz labais 3. Te bija jau apus normāls stiepēc. Tur jāmēģina tev laist pa līdzama līnīši. Nu, lai es pogulties. Es kaut kur jau pazūdu tā. Labais 3 šaurs. Labais 3 šaurs. Nerakst šaurs, te ierakst droši. Būs šaurs, es esmu samīzīsies un sākt bremzot. Te pilnu ir vilkt cauri. Droši, labais 2. Biķernieki man diezgan patīk, tik cik tas lēts. Tur būs inčīgi. Tur vajag tā super prātīgi. Tur ir super, jo tur daudz noteikti arī sapisīsies, sagriezīsies. Mēs ar trāsi esam iepazinušies. Tagad ir tāds aids, ka viens posms ir, viens dops ir Tukuma lidlaukā. Un tur mums ir video atsūtīts visiem dalībniekiem. Un tev pēc video jāskatās stenogramu. Tajā Sportifyā kaut kur bija. Vienā no kaut kur. Un jā, un jāskatās ir video. Un pēc video jāraksta stenogramu. Ir kā organizators stenogramu vienu, un tad var ņemt viņu un pielabot. Bet mēs mēģināsim, skatīsimies, mums vienkārši no nulles sarakstīsim tā kā pienākās. Bričkas pilnīgi nospiedušās. Mums te viss slikti. Es neatceros, kas notika man ķiver, bet viņi ir vienkārši sačakarēti. Kaut kādiem skočiem, bet es varbūt kādam būtu aizdevis. Nē, es man liekas, es izslēdzu. Tad es te kaut kas te jāsalāk. Dzird mani? Es tev dzirdu kaut ko, un tu mani? Es tev ne? Aļo. Nē.
Vispār neko. nedzird. Alo. Nē. Halo. Bet man tu dzirdi, ja? Jā. Bet te mums jāsamainā. Bet vispār jau, kā te mums bija? Mums jau šitais nebija no tās puses katram. Kas? Tev austīt kaut kā. Kad aš paņem širo, samainamies. Vai tā arī izkritus? Nē, nu jāstājas, kāpēc viņi neigiet. Pagaid pieliec tuvāk. Halo, dzirdi? No, vēl. Nu, nedzird neko. Nē. Pilnīgi neko. Vēl. Nu, tagad dara nedzird. Nē, kaut ko tagad dzirdi. Baigi klusi. Kaut kas ir. 1. Nu, es dzirdu kaut ko. Pagad. 1. Jā, dzirdu tagad ir. 1. Nav. Tagad tikai ir. 1. Jā, tagad ir. Saprat, kur? Šitais ir jāpietina. Tā masa jābūt klāt. Kurš jāpaņem? Patur. Kurš? Mazīti. Nu. Nebļa gandrīz. Tā. Nu? Parnā? Nu, dzird mani? Nē, bet tu man dzirdi? Atkal neskan. Es tev dzirdu. Ir. Es pats sev nedzirdu. Un es tev, pagaid, parunā. Es dzirdu. Labi? Jā. Tad mainamies. Jā, ja es jau šajā pats sev dzirdu, ir tik skaidri. Nu, es tev arī dzirdu. Labi? Jā. Tu tev auss savādāks nekā man. Nu, parunā tu? Nu, tu man dzirdi? Halo, dzirdi man? Nē. Kā nē? Tikko es tev dzirdēju. Nu, es sev dzirdu 5 reizes skaļāk. Tu man skaļi tagad dzirdi? Normāli. Nu, kā tas būtu? Es saku, es tev vispār nedzirdēju. Halo, tagad nedzirdi? Aļo. Pagaid, nu? Nu, tagad arī nedzirdi. Tu esi baigi tālumā. Nedzirdi tagad? Tagad ir labāk viņš. Nu, man tā mikrofons mutē jābāž. Apgriez otrādi, kur ir pareizā puse. Nu, un tagad? Pagad. Dzird mani? Vēl tuvāk pieliec. No? Jū! Sajiet. Tā, pagad. Mēs tiem vadiem te pakārsies kaut ko. Jā. Mums vēl ir pusi minūte, 20 sekundes. Te galvenais ir pirmajā laika kontrolē iebraukt savā laikā, ne pa ātri, ne pa vēlu. Tikko tu neesi savā minūtē, tad tev ir sots. Tā kā... Labāk pa vēlu nekā pa ātri. Labāk bišķīt, jā. Mums ir piemēram 36, tagad ir 35, 55. Pēc 5 sekundēm ripinam iekšā smuki lēnām. 36. Braucam iekšā. Viss var braukt? Jā, braucam. Tas gan bija ātri. Tad tu iedod to lapiņu. Te jau mēs uzreiz mauc klāt. Jā. Viņam ir starts un tu mēs mauc. Mūzona arī kaut kāds laiks? Pusminūte. Tā, kas te ir starts 100 kreisais. Nē, slēdz nost, nahu. Tā kā es tev saku, tu uz pulksteni nesties. Jā. 5, 4, 3, 2, 1. Aiziet. 100 kreisais 2, 4, 4. Uz labo 4. 50. Labais 4, 50, labais 6, 30, 30, kreisais 2, 10, labais 3, 10, kreisais 2, 3, uz labo 2, 30, kuras kreisais 5, uz labo 3, 3, labais 3, šaurs, 50, labais 4, šaurs, 30, kreisais 5, 10, kreisais 4 šaurs, uz kreiso 5 šaurs, 10, labais 3 uz labo 4, 10, labais 4, kreisais 6. Nu kā es jūtu, ka viņš skaļš paliek? Beigās neiedz un bļet 4. Sveiki! Paldies! Nu tur, kur griez, tur man liekas, jā, vajadzēja griez, bet tur kaut kādā hodā baigā pievilkt klāt. 237, Subāriem bija 223. Labs. Tas maini jau riteni. Brauc. Bišķi iesīt, bija inčīgi. Kurš sauc? Tev. Mūsu sauc? Nē, cik kādi. Jo saku, viņš jau šitā jau lēni brauc, tāpēc man likās nav kaut kas riktīgi.
Bet nē, nu, bija vietas, kur varēja padot vairāk, bet vismā nav nemaz tik sūdīgi, kā varētu būt. No pirmie 2 dopi ir daudz labāk nekā vispār bija plānots. Protams, viss dienoli ir priekšā, bet mēs esam otrais šobrīd kopvērtējumā pēc pirmiem 2 dopiem. Un skatīsimies, kā būs. Bija arī daudz kļūdas, ar otro ātrumu pa daudz pavilka aizmirst, ka es braucu ar dīzeli. Un no 3. ielika 5. un pamanīja tikai tad, kad sajūgs jau sāks lidēt. Karoči, diezgan grūti braukt, ka tu nedzirdi vispār ne motoru, ne mašīnu, neko, ka tikai tu tīri pēc, es pat nezinu, pēc kā tu vadies. Ja tad, kad tev ir austiņas un kļaus tā stenogramma, tu reāli nedzirdi motoru vispār. Bet, nu, skatīsimies, nu, biķerniekos tur nospēlēs, es domāju, ka jauda, kad dabūsim, nu, pacīnīties. Un, nu, lidlaukā jau tas pats, viens stiepiens ir 200 km, tad ir 300 ar 400. Jā, nu, gandrīz 2 km stiepienos. Un, nu, ko mēs ar šito pastieps, es nezinu, bet, nu, katrā ziņā, nu, mēģināsim, nu. Vismaz neesam pēdējie pēc pirmiem 2 dopiem. Ritīgi pozitīvi. Aiz mums tur peļķi nav nekādi. Tātad Tosols un Eļa, ja viņi... Tā nav mūsējā. Ja viņi kaut kur pazūd, tad viņš pazūd varbūt izpūtējā, ne no motora. Šāls smērē. Es saku, te tā kā Jurkam, Jurka tik smērē savus smērītes, mēs vienkārši nolēja visu apakšu ar dīzeli, ar Eļu, ar Tosolu, un mums nekas tur nenotiek slikts. Mazais ātrais auto čeks, mašīnai pagaidām viss kārtībā, viss turās savās vietās. Nu, vēl ir 4 dopi priekšā, bet skatīsimies, kā mums iet, bet pagaidām viss ir ok. Šis būs rītīgi interesanti, jo mēs tagad esam Jūrmalas lidostā. Un problēma ir tajā, kad stenogrammu jau mēs skatījāmies pēc video. Un cik biģi kā varēja redzēt, tik redzēja, nav jau tā, ka baigi atcerās, kur jābrauc. Nu, ir kā būtu jābrauc pēc stenogrammas, protams, bet ko ģirds, jā, man noslāp, es zinu. Bet, nu, gan jau būs labi. Nu, priekšrocība ir tāda, ka pārējie visi jau arī te nav braukuši. Vismaz mums tie apstākļi visi vienādi būs labs. Tā, nu pēc SS3, SS4 nokritām uz 4. vietu kopvērtējumā, bet tas reāli bija gaidāms, jo mazajā trases posmā vēl bija ok, man likās, ka bija tīra zolīta, bet tad bija lielais posms 1200 metri stiepiens, roteris, tad bija 300 metri stiepiens, roteris un vēl 400 metri stiepiens. Un tur mēs, protams, ar to dīzeli tā baigi nevaram neko pastiept. Vēl ir cerības uz biķerniekiem. Nu, tur gan arī ir stiepiens, bet tur arī ir daudz tāds frakcijas, kur veiklāk tur censties izbraukt un var būt kaut ko atvinēt. Bet kā ir tā ir? No viens puses nav slikti arī palikt 4. ar dīzeli, vismaz nav apbalvošana jāgaida. Karoči tikko pārnāja ar Punslavu un ar Gromovu. Es viņiem prasu, viņi brauc pirms manīm. Es saku, cik jūs tajā tukuma taisnītē dabujāt? Viens tur saka, nu kaut kādi 1,8, 1,9. Punslavs laikam arī bija dabujis 1,9. Nu, ko mēs dabujām? Mēs dabujām 150 km/h, var būt.
Jo, haidī, iedomājies 40 km/h to attālumu, tas ir, nu, tur vienkārši tā laiks aiziet projām. Kosmos vienkārši. Bet, nu, kā jūs teicu, šī nav sporta mašīna, mums nebija mērķis kaut ko te darīt. Mēs vienkārši gribējām nobraukt, saprast, vai varam vai nevaram, kā mums te visi iet. Jo, bet to, kad viņiem būs 190, to es nebiju domājis. Man likās, nu, kaut gan jā, nu, es būtu braucis ar savu kupē, visticamāk arī viss būtu ātrāk noticis. Bet, nu, jā, bišķi ir starpība, ne? Nu, ko, pēdējie 2 dopi. Viss būs maize. Es domāju, mēs absolūti uzliksim. No otra galva, es domāju. Jā, bet tu domā. Jā. Ne jau laiku. Man patīk, piebrauc Džeks tikko klāt prasīja, nu kā tad ir ar dīzeli? Es saku, ideāli pārbraucienā 5 litri apmēram, kamēr sportinieki tur noteikti 20 pār litras notērēja. Pa labo turies. Kāpēc? Pagaid. Ne jau, mums jau pirmais. Jā. Pa labojam? Jā. 5, 4, 3, 2, 1. Aiziet. Tā labais 1, 10, šaurs, labais 2, 30, kreisais 2, 30, trampolins met, 50. Kas tu tas, ko redzēt? Kreisais 6 garš. Nu, kāpēc tā slīd? Tāpēc, ka grāns apakšā 100, trampolins uz asfalta, labais 4, uz kreiso 2, uz labo 3, 10, kreisais 5, 50, labais 6, 10, kreisais 6, labais 6, 10, labais, es tev pātri. Kaut kas ātri, jā. 10, labais 4, kreisais 4, 50, kreisais 4, 100. Atkal 6 greizi nopiet. Labais 4, 150. Kreisais 5, trampolins, kreisais 1, slīd, kā rakstīts pa labo. Te bija tas lēts? Jā, te būs lētus slīd. Pa labo laikam, ne? Kaut kā tā bija. Tā, labais 2, tā, 50 pa kreiso, labais 3, 3 lētus, 50. Kreisais 3, 3, 150, roters no labās. Ko labi izgāja cauri. Jā, roters no labās, trampolins, kreisais 3, trampolins lejā, kreisais 3, 30, kreisais 3, 10, kreisais 3, trampolins, kreisais 2, labais 3, 4 vaļā. Vajadzēja turēt, bija labi. 100. Vispār nesapratu, kā tas izbrauc. Bremzēt, tā 100 bremzēt. Tā, roters no kreisās. Tas izskatās diezgan. Kreisais 2 garš, 150. Kreisais 2, 50. Labais 3, droši, 200. Droši, 200. Labais 3, 30, kreisais 5, 100. Saņemies miskas. Kreisais 3, garš, finiš. 50, labais 4, garš, vāš. Nu, zini, man gribās teikt, ka šī varbūt ir tā reize, ka bija diezgan ātri. Es ragans katlu vispār nepamanīju. Saules pītu vienkārši uz dullo laidu visam cauri. Pa kreisi. Un diezgan labi, man liekas, arī pārpatajām lecpleķiem aizgāja. Te bija labi, ka viņam tā sūda pretslīd. Jūt, ka gāja šķīvi pats sadzēsās. Pedāls man grīdā forši aizgāja. Jo ritīgi nenormāli interesē, kāds būs laiks. Man es pat beidzot atrāvu iekšējo to sajūtu, kad, nu, te tas trīcelīts iekšā krūtīs ir. Man patika. Paldies. Ir noticis normāls brīnums, ka mēs biķernieku pirmajā dopiņā tagad nobraucām otrie. Pāris simtaļas aiz pirmās vietas. Nu, tas ir skaidrs, ka mēs savu sniegumu nemākam uzlabot, bet vismaz pirmajā dopā bija baigi labi. Labais 2, 50 pa kreiso, labais 3, 3, tāpēc labais 2. Baļai klasis. Klasis, labais 3, 3.
Es ceru, ka šito kāds nofilmēja. Ģevo! Paldies. Paldies! Es reāli kaut kas vēl līdzā. Riepa droši vien. Galvenais, ka tas rezultāts bija ļoti labs un izdomāja skriet pēc tā rezultāta. Tu jau to pirmo kā tu to riepu nepamanīji? Kāpēc tu? Kā es nepamanīju? Tur jau ar tev viss sākās. Spoguls aizgāja. Kāds spoguls to priekšējo purdu trāpīja? Nu, man gribējās to. Tur vēl tuvāk. Jā, bet kaut kas vēl strīķējās. Nu jā, nu kaut kas tur riepa, varbūt kaut kādā apakšā palikus. Bet paldies Džekiem. Džek mūs izcēla ārā un sagāja, bet... Es nezinu, kur jābrauc. Te reku. Nu jau arī... A6A tas ir? Nē. Jūs otrais vai? Otrais? Mums finiš. Mums finiš. Tad mums finišā. Apsteidz drīkstē būt? Jā, pēdējā drīk. Ar? Ar finišu. 51. Viss, jā? Jā, viss. Paldies. Tur kaut kur tev rāda, ne? Laikam. Tad baigi trakties izskatās. Izskatās, jā, bufers tev valkās pa zemi, tāpēc. Baigi traki izskatās. Jā. Normāli. A kas aizmugurā? A kas aizmugurā? Tur arī kaut kā nav. Kaut kas trūkst? Nekā tur nav. Pagaidām. Rezervas ritens nav līdzi. Tev priekšā un pakaļā tur kaut kas trūkst. Jā. Nu, paldies skatītājiem. Mēs uzsēdāmies visām 4 uz riepām. Kāds bija riepas izsviets mežā? Un tāda čupiņa bija. Es nezinu, ko zaļie pa to teiks. Uzzvan vilkaitim, lai viņš savāc viņu. Vilkai cerēt viņu savāk? Tur jau strīķējās. Nav tik traki. Nu, mēs ar Arču visu sapratām. Reku var redzēt, es nositu trāpīju par oterviģi, kā var redzēt, kas sagāja dirsi šķīdi. Trāpīju pa malu, par iepām, nositu spoguli, un tad tā mašīna bija šī aizpeldē, un tad kā nāca, tā bija iekšē. Bet pa lielam nav tik traki. Te šitās ķeskas pie šī jāsatais. Man vajag vienu resti. Un, ko malas, viņa buferi vajag aizmugurā. Ja tas šitais, kas man te ir, tas noteikti ir viss izšķēdīts. Neko brauks bez buferu mājās. Vai arī piezvanīsim ēdošu šrotam un varbūt dabūsim buferu. Jā. Es nezinu. Ja viņš ir labs, man negribās viņu te atstāt. Skrūvē viņu apakaļ un brauc tālāk. Tā, nu jā, karač bija tā, ka es esmu 5, mums bija pāris simdeļas līdz 1. vietai. Tieši attiecīgajā dopā, ne kofertējumā. Un mēs sapratām, ka mēs varam, un tad mēs mēģinājām tā kā iet uz kaut kādu rezultātu. Un ejot uz rezultātu, nu jā, nesagāja. Un karač tagad ir viss. Vismaz neesam pēdējie, tas ir pozitīvi. Un lielajiem vīriem ar jaudīgajām mašīnām arī neļāvām tā galīgi iespringt. Nu, neiespringt, sēdēt vienkārši un braukt. Tā kā bija forši. Tagad es gribu bišku pagaidīt. Man buferis kaut kur mežā mētājās. Un es domāju, ja tas buferis ir vesels, es viņu varētu savākt vēst mājās. Viņš ir saplēsts, nu tad lai viņš mētājās arī tajā mežā. Nu, vēl kāds 10 minūtes pasēdēs. Nu, tātad labā ziņa ir tā, ka buferis ir vesels, sliktā ziņa ir tā, ka vēl noteikti sacensības un mums ar kājām jāiet tam buferim pakaļ. Bet nu neko aiziesim, viņš tur patās. Tā vietā, kur mēs uzsēdāmies, viņš tur arī bija nokrits un kāds viņu paraunos. Tā kā tur kāds ir, nu nezinu, 10-15 minūšu gājiens ar kājām. Bet neko darīt. Tik cik tas vakars atkal ievilkās būt buferis vesels, mēs jau sen jau būtu kaut kur kalnciemā un braukt mājās. Nu, es eju meklēt savu buferi. Ja, tā ir tā vieta, tur bija šī priekšā jāpaiet. Man kaut kā izskatās, ka Dats ir krūmos paslēpusies. Čau! Būs foršas bildes? Ļoti skaisti. Gan kā tu uzliec riepās, gan kā tev cēlenos. Superīgi! Es tagad teju pakaļ, mēs mēģinām buferu sameklēt. Viņš ir kaut kur tālāk. Baigi tālāk? Man kaut kas teica, ka es ar viņu aizbraucu, un kaut kas teica, ka viņš tur pat ir nokrits. Zini, cik tālu jāiet? Un, nu jā, un tad te bija vēl joprojām sasalums mežā.
Tagad gar trases maliņu sameklēt. Bet klau, reku, es redzu, ka ir kamera nolikta. Tāda, kāds to visu būs iemūžinājis, kā es tur čakarējos. Tev vajadzēja reāli uztaisīt kaut kādus, nezinu, elektriskos skrējriteņu nomu ar offroad riebām, lai pa to trasi var braukt. Ceru, es esmu nosvīts. Jā, nē, rekuši tā kamera uz turieni pavērsta. Tad šī kamera redzēs to, kā mēs noplēsām spoguli. Vispār spogulim stikliņš varētu būt, ka tur kaut kur mētājās. To arī vajadzētu savākt, jo tad, kad uz apdzīšanu tur lēn atpakaļ savā joslā, jau neko neredzu vairāk. Reku, ir mans buferis aizmugurē. Un viņš pat ir vesels. Viņš vienkārši ir jāatbāž apakaļ un var braukt mājās. Netos, piespersa kāju līdz apakaļ un brauks mājā. Reku, buferis ir vietā. Viss ir skaisti, paldies par pastaigi. Un viss ir rulēt mājās. Ierulēs samāreiz iekšā un sajies. Nu, gonka mums ir beigusies, daļa tā, ka mēs uzsēdāmies, mēs palikām 5. vietā kopā ar tējumā, tā mums būtu spīdējis, laikam, 4. mēs būtu bijuši. Tad līdz 3. nē, tur pa daudz bija šķirbu. Nu, daudz gan nebija, mēs gandrīz trāpījām 3. Nu, pa lielam, zin kā, no tukuma dops pielika punktu, jo mēs nevarējām tā uzskrieties kā pārējie. Bet ja mēs visu dienu būtu sēdējuši 3. biķerniekos, tur vēl būtu interesanti pacīnīties. Bet man liekas, ka mēs ar Arču parādījām, ka, ja tev ir mammas Šarons vai šitāds ten parasts 2 litru kompakts, kuram nav darīts vispār nekas, kuram bagažniekā ir sabūferis, nav neviena sporta detaļa, un viņš ir tikai čipots, pa lielam minerālī to var nobraukt un var ir diezgan labi nobraukt. Vai ne? Jā. Nu, Bauskai reklāma. Tagad tā, visiem paldies par uzmanību un tiekamies, kad man atkal kāda dulles stulba ideja ienāks prātā. Es tikko vānē apstājos un es redzu, ka man nav buferis. Tas buferis, kuram es brīdi pār pa pusbiķerniekā viņu meklēt. Nu neko, jābrauc apakaļ meklēt, kur palika. Nu jā, es nebraukšu viņu vairāk meklēt. Man aiz muguras brauc Tīdmans ar Bunslovu. Es viņus apdzinu, tajā brīdī man izrādās buferis vēl esot bijis. Brauc atpakaļ, es domāju, ja viņi viņu neredzēja nekur uz ceļa, tad viņš jau sen ir grāvī, un kurā grāvī viņš ir un kas to var zina. Pa dienas varētu pameklēt, pa nakti nav jēgas meklēt. Skaisti. Vienīgais, es tikko tā padomāju, tajā brīdī, kas apzina Tīdmani, tad bija vēl viena mašīna, es apzinu viņu, un pēc kaut kāda laika man uzmiršķināja ar tālām gaismām. Un es nevarēju saprast, vai tas bija tāpēc, ka es biju šī pātri brauc, un vadītājiem varbūt tas nepatika. Vai arī tajā brīdī varbūt tas buferis padirsās, bet es toču vairs neatceros, kur bija tā vieta. Ja kāds brauc ceļa posmā no Tukuma uz Kuldīgu, un ja viņš redz, ka kaut kur līdz vānei mētājās buferis, var vismaz man lokāciju atsūtīt, ja jūs kāds pamanat, bet ja nē, neko mēģinās kaut kā iztikt. Kā aizmugurē var redzēt, buferis nav atradies. Patiesībā man šorīt Džeks uzrakstīja īziņu, ka viņš esot atradis manu buferi, bet viņš ir salūs uz pusēm. Tā kā buferi mēs netaisīsim, būs baigais čakars. Kaut kā tā mums gāja. Varbūt nebijām plānojuši, ka būs tik interesanti, bet bija baigi ok. Gribu pateikt baigo paldies Minerālī komandai. Man ļoti patīk tas, ka tas viss pasākums notika ļoti ātri. Nebija nekāda baigā nīkšana, nekāda gaidīšana. Arī uzreiz pēc finiša tu jau zināji, kuram ir sodi, kuram nav sodi. Ja citreiz gadījās tā, ka tiem, kam rezultāts nedaudz atšķirās, tad mēs sēžam tagad pusstundu, varbūt citreiz ilgāk gaidām, kad ieliks visus sods, varbūt kādam no konkurentiem ir kāds roters vai kas viņu pazemina, teiksim, tajā piedestālā, un mēs varbūt, vai kāds cits varbūt tur tiek augšā. Bet šoreiz viss bija normāli ātri, mēs finišējam. Pēc 10 minūtēm atnāk Kaspars, pasaka tā, jūs varat braukt mājās, jums ir piedestāls, jums ir sodiņš, jums ir tas, un super ātri viss notika. Un arī jaunajai komandai es novēlēju, tas Minerālī pasākums un tas standarta auto komitejas viss pasākums ir tikpat foršs un vēl foršāks nekā viņš ir bijis pārējos gadus, lai jums viss izdodās. Vienīgais bija tāda niansīta, ko Kļava nekādīgi nevarēja pārdzīvot, ka mēs dabūjām it kā sodu par apsteidzi, bet tur bija mazliet kļūda papīros, jo Kļava nekad tāda kļūda nav pielaids. Viņam no stūrmaņa puses viņš visu vienmēr sarēķina un izdara tā, kā vajag. Bet beigās uzrakstīju vadībai un izrādās tur kaut kā neliela kļūdiņa, tad mums to sodu anulēja. Bet jebkurā gadījumā, es uzskatu, ka tas rezultāts ir labs, mēs to plānu esam izpildījuši, pēdējie mēs neesam palikuši. Ja es nebūtu uzsēdies uz tām stulbajām riepām,
tad iespējams, ka mēs varbūt palikuši 4. ofertējumā, bet šobrīd mēs esam 5. Kas, manuprāt, ļoti priecē, ņemot vērā, ka tā ir pilnīgi standarta automašīna, kas ir vienkārši nočupota. Nav mums nekādi reduktori, nekādas reikas, vispār nekas. Pilnīgi ielas mašīna, kas ir vienkārši nočupota un aplīmēta ar skaistām uzlīmēm. Un par tām uzlīmēm mazliet ātri parunājot, es mēģināšu no galvas pateikt, jo man grūti stāstīt kaut kāds zejolīšs, es nekad neko neatceros. Bet mums ir pilskoks. Pilskokam ir eskavātori, zaru kniepšana, arī mežistrādi viņi tur piedāvā. Un viņiem ļoti patīk rakt dīķus. Tā viņiem bija sākumā tā sākotnējā tā pamatnodarbošanās dīķi un visādi tādi piemājas mazie tur raka un tur veidoja un tā. Un vienkārši laikam ejot viņi pielāgojās cilvēku prasībām un tagad viņiem ir zaru kniepšana un viss tas. Un katrā ziņā evakuators ir un var nokniept gan zarus, gan arī tev dīķi uztaisīt. Tad mums ir uz kapota ir mito metāls, ir žogi, vārti, pat tās kuldīgā. Viņi arī pie mums aizpēc, brauks vārts, liks virsū. Vārds, vārds un žogs stabs, tā kā tos visi pie viņiem var dabūt. Mums ir sodablāsti, kas ir mobilās smilšu trūku principā. Ja es viņiem piezvanītu, viņi arī varētu atbraukt pat aizpatē uz lauku un man to mašīnu nostrūklot, ja man būtu tāda vajadzība. Vai, teiksim, koku, principā visu, ko var strūklot, to viņi var atbraukt nostrūklot, jo tev nav jābrauc pie viņiem uz kaut kādu rūpnīcu, viņi atbrauc pie tevī un darbojās viņi pa visu Latviju. Mums ir BJ traileri, gabarīts, negabarīts, viņi starp citu arī meklē šoferi, ja tu esi labs atbildīgs šoferis, vai arī tu varbūt tev pat nav pieredze, bet tu vēlēsi to visu iemācīties, tad viņi šobrīd vēl meklē šoferi un es pieļauju, ka tā vakants iespējams, ka pat ir vēl aktuāla. Mums ir Sijā Vāre, kas ir tas pats Reinis Valtra. Ir Reinis, ir Valtra. Valtra aizmugurē milzīga frēze. Un kokus, krūmus, cēlumus visu Reinis var nofrēzēt. Un Reinis arī darbojas pa visu Latviju, protams. Ir RVD workshops, kurā mēs bijām pie Edija ciemos. Edijs iedeva savus telpus, lai mēs to visu varam aplīmēt. Un Gintars mums to visu aplīmēja arī Ozo Works. Viņš Instagramā TikTokā viņi var atrast kā Gintars O. Tad mums ir Redvī. Mums ir Eneos. Redvī ir veikaliņš aizputē, kur ir visādas smērvielas, instrumenti, riepas, viss kaut kas, gan mazajām mašīnām, vieglajām mašīnām, gan kraust automašīnām. Eneos, Japāneļa, karterī, minerāla izturēji. Viss ir super. Mums ir SVX, alignment, es nezinu, kā pareizi izrunā, respektīvi džeks, kā aizputē taisa savērs. Tas ir tas džeks, pie kā es biju aizbraucis to riņķīti bedrē, mēģinājām nomainīt. Un arī paldies viņam. Mums ir Veselvē džeki, kas ar trimeriem, ar zāģiem tīra mežus, pamežus pirms, tā kā jaunauģu kopšana, man liekas, arī viņam ir, vai ne? Ja es pareizi atceros. Respektīvi, viņi var nozāģēt lielos kokus, ko nevar nozāģēt harvesters. Viņi pirms harvestera iztīra mežu, lai harvesteram ir vieglāk tīrīt. Sapratā to domu, ar ko viņi nodarbojas. Tad, protams, ir Eglienik, tas ir Robčiks, un Robčikam ir 2 evakuatori. Viens ir liels ar iekrāvēju, viens ir parastais, tā kā mazais B kategorijas evakuators. Un Robs atrodas saldu, un ja jums kaut kur salds apkaimē, kaut kas ir jāvada, jāizvada, jāatved, droši sazināties ar Robertu. Bet Robs arī, tur, kur jūs viņam zvanīsiet, tur Roberts brauks, vienalga, kurā vietā Latvijā. Andersona auto, to mēs visi zinām, tā ir tā vieta, kur es šo izkast visu laiku esmu mēģinājis taisīt. Ja sākumā mašīnas skrūvēja pats Ingus, tad beigās, ja viņam bija šī tapnika, un tad viņš vienkārši reku, tur ir instrumenti, tur ir tas šeit darbojas. Tagad, paldies tev, Ingus, kaut ko no mehāniķa lietām esam nedaudz iemācījies. Un mums ir KBRs. KBRs taisa visādas foršas detaļas mašīnām, lai tā tava izkast labāk turētos kopā. Ir pastiprinošās plāksnes, tiltam ir regulējamās ķēgas. Es skatījos, es nezinu, kas tie tādi ir, bet bija kaut kādas pastiprinošās kaut kādas lietas vāki reduktoram. Viņam vēl bija kaut kāds karteris. Karterim bija kaut kāda padarīšana, man liekas, ka viņi uztaisīja savu karteru vāku ar tām ribām iekšā, lai tā eļļa tur nešankās. Ja kaut kas tāds, es ceru, ka es neesmu samuldējis, bet kaut kas tāds tur bija. RZ autoparks, to mēs visi zinām. Viņi arī TikTokā, palielam visi šitie TikTokā. Man liekas, viņš visi ir TikTokā atrast. RZ autoparks, Roberts, lietots automašīnas kuldīgā, labas automašīnas. Un kas vēl man ir ātri jāpasaka, un, protams, šurots ēdola, tas ir jāatstāj saldajā ēdienā. Tāpēc, kad viņi nenormāli daudz ir palīdzējuši. Mēs tur salonā visu kaut kādas labumus esam dabūjuši. Mēs diskus uztaisījām, dabūjām no viņiem. Un tad, kad es aizsūtīju, un pats galvenais, protams, visu tā padarīšana ar to ūdensūkni. Un tad, kad es aizsūtīju, ka es esmu pazaudējis buferu un viss tas aplēs, tad šorīt jau atnāca ziņa, ka mums taču ir buferis, brauc vienkārši ciemos pie mums. Tā kā es jau jūtu, ka tur atkal kaut kāda draudzība mums tur veidosies. Un vēl tajā pusē mums ir Sijā Kurzela veiks, ir pulveru krāsošana un aizputē. Viņi tur visu kaut ko no metāla taisa un arī paši krāso. Bet par viņiem es pastāstīšu tajā brīdī, kad mēs brauksim uz Mehdienām. Ja mēs ar Emilu braucam uz Mehdienām, Emils ir kamerā otrā pusē. Un
Bet tur bišķi, tas būs nākamajā video. Bet lielos vilcienos man liekas, ka viss bija forši. Pasākums forši, braukšana forša, kaut kāds ķībelis pa vidu. Bet mašīna izturēja. Nu, tagad mēs bišķītiņu piečunīsim, bet būs labais. Tā kā paldies visiem, kas skatījāties. Vēlreiz piespiediet like un follow tie, kas noskatījās video līdz beigām. Un tiekamies nākamajā video, kad laidīsim uz Mehdienu. Čau!